Labdien, dāmas un kungi, un tā tad mēs turpinam pa Maroku, un es ļoti atvainojusies iepriekš neesmu pienācīgi izteicies par šo valsti, jā, jo patiesībā, un to es saku ar pilnu atbildības sajūtu. Maroka ir viena no labākajām valstīm, kurā es esmu bijis. Tiešām ir sirds siltums, gaišums, ir kaut kāds eiro 30, ir, var sakot, ir kur cilvēkam būt, ir kur savu eksistenciālo jēgu attaisnot un visu šito te darīšanu, respektīvi, te ko darīt, jā, ko es atvainojos, vienkārši, bija karas, kā saule uzspīdēja, vai tur mākonis ne tā uznāca, un tu vienkārši izspļauj to, ko tev nevajag teikt, līdz ar to es tiešām iesaku no sirds, un pastieties apkārt. Ir pils, viss kaut ko ir nojumīts, ir baseins, galā ir pa vidu ir instalācija zaļums, botānika un kaut kas mazliet no zooloģijas. Ir 12 krēsli, ir čupa ar saulsargiem, ir kā 4, 5, 7, arī 12 saulsargi, ir batuts ir jau, jā, ar sakot, viss ir, un tā kā ko darīt, brauciet, cilvēki, neņemiet vērā, tur bišķi sanāca tādā nedienā, man visu šito te izpļaut, tā kā tusēm uz nebēdu, es atvainojos, bišķi mīst sagribēju, jā, tusēm uz nebēdu, un tādu. Tā kā ir ko darīt, ir kur izpausties. Brauciet, izbaudiet un izjūtiet visu to siltumu, ko dod vietējā kultūra un vietējas arhitektūras.